ilgāk, jo vairāk cieši pašvērtējums, jo pusaudzim tomēr viņš skatās spogulī, tas, ko viņš redz, tas tā viņš sevi identificē, nereti, nevienmēr. Otrakārt, tomēr tā lielākoties viena no zonām, kas galvenokārt tiek skarta, skaitā ir seja. Tas visiem ir redzams, to nevar noslēpt. Būsim godīgi, kā arī skolās notiek, katrs, kam nav slinkums, kaut ko nokomentē, kā dzirdējām, jo par komentāriem, un tas tomēr nav kaut kas, kur mēs varam uzvilkt apģērbu vai apsekt, ja vai tās pumpas ir uz muguras, tad tas mazāk redzams, bet uz sejas tomēr, meitenes vēl izlīdzās ar kosmētiku, tad puišiem tur atkal tas nav kā variants. Un patiesībā ir, un tas ir jā, nerad uzskat, ka tikai meitenēm problēmas ar pašvērtējumu saistībā ar akni, bet arī puišiem. Es pat teiktu, ka manā praksē diezgan bieži arī puiši ar diezgan smagu iedragātu pašvērtējumu, ka viņi atsakās apmeklēt sportu, jo viņiem ir neērti pārģērbties citu klātbūtnē, jo tur ir gan tās pumpas iekaisīt, gan tur ir rētas, un tas tiešām to pašu